Ogres novada vienīgā mazākumtautības izglītības iestāde Jaunogres vidusskola šogad savās sienās pulcē vairāk kā 500 skolēnu un 40 pedagogu. Ar Eiropas Savienības palīdzību realizētais projekts skolas telpas ir pielāgojis bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, un skola nākotnē varētu kļūt par sava veida centru skolēniem ar kustību problēmām. Tagad mēs gatavi pieņemt jebkuru bērnu no latviešu skolas, no kādas citas skolas, no cita rajona, kam nav tādas iespējas mācīties bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Un mēs izveidojam speciāli tādi liktu speciālu, mēs izveidojam speciāli toaletes viņiem, un mēs izveidojam pats galvenais, mums nomainīti ir 21 klases durvis. Projekta finansējums diemžēl nevarēja sekt visu nepieciešamo darbu izmaksas, un, lai pielāgotu atlikušās telpas, tiks lūgta Ogres novada pašvaldības palīdzība. Kopš skolas pirmsākumiem 72. gadā šeit nav veikti kapitāla ieguldījumi, tāpēc ļoti esam apmierināti ar uzlabotajām skolas telpām, uzsver direktore. Šogad skolā notikuši ne tikai remontdarbi, nedaudz uzlabot arī materiālā bāze. Ar latviešu valodas skolotājas Lolitas Kuģinietes palīdzību skola ieguvusi jaunu un modernu aprīkojumu. Pēc nedēļu garām mācībām tātad es uzreiz ieguvu savā klasē šo interaktīvo tāfeli kopā ar visu datoru, ar projektoru, kas, protams, maksā tas viss kopā apmēram 3000 latu. Par to es varētu iepriekš tikai sapņot. Es ļoti vēlējos šādu tāfeli, un es biju ļoti laimīga, ka es viņu tādu ieguvu. Un bērniem ir interesantāk strādāt, ir interesantākas stundas. Interaktīvā tāfele piešķirta, lai Lolita kopā ar audzēkņiem dzīvē varētu izmēģināt interaktīvi risināmus uzdevumus latviešu valodas stundās. Pēc pilotprojekta noslēgšanās uzdevumi iespējams tiks iekļauti Latvijas skolu mācību programmās. Tas var palielināt viņu tās sekmes vai kādā veidā viņu izglītību, lai viņi arvien vairāk. Ja bērni kaut ko dara ar prieku, viņiem noteikti uzlabojas sekmes. Es esmu pilnīgi pārliecināta par to. Un te noteikti ir prieks. Ļoti sakām vārdu sākums, sakām vārdu beigas. Bērni ar pildspalvu paņēma tātad attiecīgo vārdu. Nu, piemēram, uzticams draugs bērni. Ko tad mēs vakar tur runājām? Uzticams draugs. Ruslana? Nav par naudu pērkams. Tad mēs sameklējām, ka sākums ir šeit, un beigas ir te. Nav par naudu pērkams. Mēs izvēlējāmies šo vārdu, un viņu interesanti ievilkām šajā vietiņā. Tie visi vārdi ir kustināmi. Dāca Stribotska, Zanda Treško, Ogres televīzija.